pasaule. Mīļās pasaules tautas. Iedzīvotāji, planētas iedzīvotāji. Tie, kas skatās raidījumu, būs tā. Tieši tie. Mūs un 3, 4. Apzagā! Atbilstoši pagājušās nedēļas runas prognozēji, kaut ko pazaudēsiet, vai vienkārši jums kāds kaut ko nospers. Mēs esam... Ir noticis tas. Tas notika. Jā. Slava Didzim. Aleluja. Atsakot mums apzaga. Nozaga varētu teikt visu raidījumu pēc būtības. Visu. Jā. Nozaga aparātus, nozaga... te bija karājās tādā ekrāns. Ekrāns karājās. To it kā nenozaga, bet nav jau jēgas likt. To ekrānu. Ja viss ir nozagts. Ja principā viss ir nozagts. Tas taču ir kobra. Atnāca cilvēki, mūsu tehniskam personālam paņēma visu. Jaukākā ziņa, ka dzāvības noķēra, bet viņi bija pagājuši pārdot visu par 30 eiro. Taksometristam. Vēl viena laba ziņa, ka piepildījās Didžu prognoze. Tā ir laba ziņa jums, skatītāji, klausieties, ko saka Didzis, un iespējams jūs arī būsiet laimīgi. Tādi kā mēs. Kā tā varēja gadīties? Kāpēc mums apzaga? Ir jāsagaida šoka beigas, jo tad, kad ir zaudējums, ir 5 fāzes. Zaudējumam šoks, tirgošanās fāze, pēc tirgošanās fāzes seko dusmu fāze, pēc dusmu fāzes seko depresijas fāze, un pēc depresijas fāzes seko pieņemšana un jaunas dzīves sākums. Mēs visi esam tuvu jaunas dzīves sākumam. Arī tu, skatītāji, esi ļoti tuvu jaunas dzīves sākumam. Bet labā praksa ir neiestrēgt nevienā fāzē. Jā, bet iet pie psihoterapeita. Labā praksa ir priecāties faktiski par to, kas tev pazūd. 3, Jo 4, tavā dzīvē ir atbrīvosies telpa. Jā, 3, 4 priecājamies. Jā! Par ko mēs varētu parunāt, ko mēs varētu paust skatītājiem, ja jau mēs esam iesēdušies viņu zilajos ekrānos. Bet pēc kam tev tas Tāpēc, ka man vajag turēt kaut ko rokā, jo tas ir mans formāts. Vienmēr kaut kas rokā. Piemēram, ananās. Vai tiem priekšmetiem, kurus tur ir rokā, ir kāda simboliska jēga? Tikai vienīgi simboliska. Tie man dod simbolisku drošību. Tagad mēs iebraucam nākamās nedēļas prognozē, šīs nedēļas, kas tagad būs, Mīla. Jā, tur ir mīlestība, tur ir veiksme, tur vispār nav iespējas kļūdīties. Ja kritīs, tad kritiens būs ārkārtīgi mīksts, jo visiem kaut kādi tādi Ziemassvētku eņģelīši kaut kur lidinās apkārt. Un būs kaut kāda ārkārtīgi salda nedēļa. Wow, runā vēl. Tev piepildās tās lietas. Jā, es jau visu pateicu. Pastāsti vēl. Bija ļoti patīkami. Piemēram, Dubls 2. Montāža. Dubls 2, jā. Mīlestība, dāvanas. Ja krīt, tad ļoti mīksti. Visu laiku gribēsies kādam dāvināt un gribēsies dāvanas saņemt un arī saņems dāvanas. Tikai te jābūt uzmanīgiem. Vajag dot tikai tik daudz, cik tev ir. Un otrs saņem tikai to, cik viņš tev labprātīgi dod. Tad viss būs čikiniekā. Respektīvi nevar ekvipmentu ņemt vienkārši tāpat no otra. Ja viņš nedod. Nē, ja tā ir dāvana, nevis nozagtais. Ja tā ir dāvana, ņem, ja tev dod. Jā, panāc arī šiem. Šajā, Neizdosies neko nozagt, jo nebūs zakt. tas ir tāds kritienu Tev nebūs zakt.
Bet tu vari motivēt, lai tev uzdāvina. Jā. Stimulēt, lai uzdāvina. Stimulēšanas metodas var būt dažādas. Nu, teiksim, lūdzu uzdāvini man, lūdzu uzdāvini man. Lūdzu uzdāvini man! Dāvini! Un kura labāk strādās, tavuprāt? Dīdzi, pie Dīdža. Dīdžs formulēja nākamo nedēļu. Tu nevari man neko uzdāvināt? Nu, piedodiet! Nav cepumiņu, nē, kā tur, nav rociņu, nav cepumiņu. Bet, jā, mums vispār cepumiņu derētu. Man ir diēta. Man gan ne. Pagaidām, nevajag uztvērt cepumiņus uzreiz burtiski. Cepumiņš šī gadījumā bija kā tāda alegorija. Ja, un kas tad tā kā alegorija būtu cepumiņi? Nav cepumiņi, ne, nav rociņas. Nav rociņas, nav cepumiņi. Nav raidījuma, nav naudiņas. Piemēram. Nav raidījuma, nav prieciņa. Jā, arī. Sametiet mums nākamnedēļ, lūdzu, naudiņu jaunam Lūdzu, sametiet mums lūdzu naudiņu. Nē, nedara. Tu pats stāstīji, kā ir jāsaka. Nevarat samet? Man ir tēma. Mēs te tā 17 raidījumus pēc kārtas cilvēkiem ķipa mācam dzīvot. Varbūt tagad skatītāji paši varētu pateikt, kāda viņi grib redzēt, ko mums darīt, kā darīt. Varbūt Pamācīt mūs. Skatītāji, māciet mūs dzīvot. Skatītāji, māciet mūs dzīvot. Mums ir jāsaprot, kas notika pēc lielā notikuma. Jā. Kā mums mainīties, ko darīt, kā izmainīt pārraidi, lai tā būtu interesanta. Jo otrais iekāpt tajā pašā upē var, bet vai vajag? Jā, kā mums dzīvot, kā turpināt pārraidi, veidot, ko jūs gribētu redzēt, lai katru pirmdienu pēc 9 no rīta jūs ieslēgtu savu datoru un tajā redzētu mūs. Šis būs tā kolektīvs. Mēs esam ļoti draudzīgi, videi draudzīgi, cilvēkiem draudzīgi, taksometriem draudzīgi, citautiešiem, latviešiem, visai pasaulē mēs esam draudzīgi. Mēs gribam nest jums prieku, sūtiet mums arī prieku. Būs tā. Būs tā. Tā būs. Būs tā. Būs tā. Būs tā.